Bērnu slimnīca jau vairāk nekā gadsimtu ir nomodā par bērnu veselību un nākotni. Tā vienmēr bijusi sabiedrības atbalstīta, par ko esam ļoti lepni un pateicīgi. 1899. gadā slimnīca tika uzcelta pateicoties Rīgas pilsoņa Džeimsa Armstedas ziedojumam. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir vienīgā slimnīca, kur ārstē un aprūpē bērnus no visas Latvijas. Mūsu augsti kvalificētie speciālisti piemeklē pacientam atbilstošāko ārstēšanu stacionārā vai dienas stacionārā, kā arī sniedzot ambulatoras konsultācijas un veicot izmeklējumus. Vienlaikus slimnīca sadarbībā ar mācību iestādēm ir vieta, kur jaunie ārsti, māsas un citi speciālisti apgūst savu profesiju. Ikdienas, pilnveidojoties, mēs veicam sarežģītas un unikālas operācijas. Attīstām pacientu drošības sistēmu, nodrošinām mūsdienīgu un kvalitatīvu veselības pakalpojumu sniegšanu bērniem. Ārstniecības un aprūpes procesā izmantojam jaunākās medicīnas tehnoloģijas, radot bērniem un viņu vecākiem drošu, draudzīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu slimnīcu. Lai mazo pacientu ikdienas soli slimnīcā padarītu pēc iespējas priecīgāku, pie mums aktīvi strādā ne tikai ārstniecības un aprūpes personāls, bet arī interešu izglītības pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, kapelāni, kā arī brīvprātīgās biedrības. Un, protams, lieli palīgi ir dakteri klauni. Slimnīcā bērniem ir iespēja darboties rotaļistabās, lasīt grāmatas bibliotēkā, kā arī piedalīties dažādos pasākumos un radošajās darbnīcās. Turklāt vecākiem ir iespēja nakšņot, atpūsties un spēkus atgūt viņiem īpaši izveidotajā vecāku mājā. Mēs esam 2000 darbinieku liela saime, kura nemitīgi pilnveidojas un attīstās. Ja kādam no mums jautāsiet, kas ir laime, mēs atbildēsim bērnu ķirurga Aleksandra Bieziņa vārdiem. Laime ir kalpot bērniem.